Ūdeņraža tehnoloģija attīstība jau tuvākajā nākotnē būs viena no Latvijas lielajām iespējām, kādā veidā pārvērst savu enerģijas ražošanu par fantastisku eksporta potenciālu sadarbībā ar Eiropas lielāko ekonomiku Vāciju. Šodien mēs kopā ar latviešu uzņēmējiem, Vācijas politiķiem un vācu uzņēmējiem diskutējam par to, kādā veidā pēc iespējas ātrāk izveidot šo savienojumu. Vācija šobrīd investē miljardiem eiro ūdeņraža tehnoloģiju attīstībā un jaunu savienojumu izveidē. Un mums jādemonstrē pārliecība par to, ka mēs varam palīdzēt Vācijai risināt šo problēmu jautājumu. Un šis jautājums jārisina, protams, ne tikai Latvijai vienai pašai, bet kopā visām Baltijas valstīm, spējot vienoties par to, kādā veidā mēs varam sadarboties, lai palīdzētu risināt šos jautājumus. Mums ir unikāla iespēja. Mums ir šobrīd ļoti strauji tuvākajos gados attīstīsies vēja, saules parki, kas ir pamats ūdeņraža tehnoloģiju tālākai ražošanai. Mums ir izdotas atļaujas jau šobrīd dubultam apjomam elektroenerģijas ražošanai, nekā mēs paši patērējam. Līdz ar to ir visi priekšnosacījumi, lai iegūtu jaunu veidu, kā attīstīt mūsu ekonomiku un veidot ciešāku sadarbību ar Eiropas lielākajām ekonomikām un veidojot ekosistēmu, kas nāk tam visam līdz. Gan inovācijas, zinātne, gan jaunas tehnoloģijas, kas nāk jauniem ražojušiem uzņēmumiem, piemēram, lidmašīnu ražošanas no ūdeņraža tehnoloģijām. Tas viss jau šodienas realitāte, bet mums jāturpina intensīvi strādāt. Un mēs arī esam vienojušies šeit Vācijā, kad nākamajā gadā mēs arī veidosim un aicināsim uz Latviju veidot Baltijas reģiona ūdeņraža konferenci, kur pievienosies Vācijas lielākie uzņēmumi, lai jau spriestu par nākamajiem soļiem, nākamajiem investīciju paketēm, kas nepieciešams, lai šo domu pārvērstu realitātē jau tuvākajos gados. Lieliski iespēja Latvijas ekonomikai, kur ir jāizmanto.